O, čau! Čau. Man bija bišķi, man vēl viens čoks interviju paprasījis, biju pārtvērts intervijas, nevarēju pacelt. Tā. Jā, labi. Nu, man vienkārši daži jautājumi, kurus es tev gribētu uzdot. Ok, mierīgi, jā, es pats dzeru, tagad es esmu kaut kāds 2 litrus ar aliņu izdzērs, un dzeru vēl 3 litru. Esmu jau bišķi jau pārlītī, tā kā man var runāt par pilnīgi jebko, esmu diezgan relaksēts un tā tālāk. Jā, labi, es tev gribētu vienkārši uzdot dažus jautājumus. Jā, kad un apmēram, ja tu zinātu pats, kāpēc jūs radījāt to LV Moga kanālu? Man radās LV Moga kanāls. Ok, pirmā versija, kāpēc radās. Ok, es pirmā pastāstīšu, kā radās kaut kāds pirmais LV Moga saturs bija tas pingvīns Rockhoppers. Viņš radās man skolā, kad es vienkārši kladē zīmēju kaut kādu pingvīnu ar automātu un tā tālāk. Un es vienkārši skatījos tajā burtnītās tiem zīmējumiem. Es tā kā, šitos visus kladas zīmējumus varētu pārvērst par animācijām. Un tad es vienkārši tos visus zīmējumus atgāju uz mājām, ieskanēju skenerī datorā, un pēc tam es viņus visus pārtaisīju par to Rockhopper multnīti. Un tā. Nu, tā kā es skolā vienkārši brīvā laikā nevis klausījos to sūdu, ko man tur stāsta, bet es vienkārši sāku zīmēt kaut kādas pingvīna animācijas. Un tas gāja mājās, un es tās pingvīna animācijas pārtaisīju par tādu kā animācijas seriālu, ko es publicēju internetā, kurš daudziem... Jā, es redzēju dažus jūs agrākos tādus Jā. video. Bet, es gribētu jautāt arī, kā tas vēlāk pārgāja, tas process uz pedofīlu Kasparu un tādām lietām, vai tas vispār ir īsts cilvēks, par kurus vairākas video taisījuši? Jā, pedofils Kaspars ir īsts cilvēks, viņš ir kaut kāds mīzals, kurš dzīvo kaut kādā Latvijas šajā sistēmā, nodevēju, deģenerātu. Viņam nav respektu, viņam vispār viņš ir pilnīgi nekam nederīgs kroplis. Neviens viņu nekad nerespektēs, to šizofrēniķi. Un man jau problēma bija tā, ka to LV Moga bija, kā to projektu es jau biju noslēdzis. Tad es saku, ok, 2011. gadā es LV Mogu ar Viģiks vairs neražošu, tā kā tā bija kaut kāda lieta kaut kādā laikā, tagad ir cita laika tālāk. Bet beigās bija tā, ka fani, skatītāji vienkārši pieprasīja, lai LV Moga atgriežās, viņiem interesē, kas ir tālāk noticis ar LV Mogu. Un es viņiem tagad stāstu, ka ir Latvijā situācija ar kaut kādu pedofilu Kasparu, viņa ģenerālu Štrīpiņu. Un beigās izrādās tā, ka arī visiem faniem, visi, kas skatās, viņi kaut kādā ziņā ir iesaistīti arī tajā visā iekšā. Un mēs vienkārši tagad dalāmies ar informāciju, kur mēs atmaskojam kaut kādas Latvijas kaut kādu pedofilu bunkuru, kur vienkārši ir kaut kādi priekšnieki, kas Latvijā atbalsta pedofīliju. Nu tā. Jā, un vai jums ir kaut kāds Discord serveris vai kaut kas tāds, kur jūs visi apmaināties ar šo informāciju, vai tas kopā ir kaut kāds necentralizēts? Man ir vairāk Discord serveri, bet es tev varu tu vēl pievienoties kādām no serveriem? Jā, es vēlētos. Ok, es varētu nosūtīt linku uz mūsu OKDD, kas ir Reddit servers. Tu tur vēl neesi, ja? Jā, es vēl tur neesmu. Ok, es atsūtīšu to, un pēc tam ar laiku tur būs pēc tam vēl vairāk serveri, kuros pievienoties tā. Bet tas ir tā kā mūsu tāds plašākais serveris, kurā mēs regulāri runājam un stāstam informāciju par notikumiem signālā un VHS vīzijām un cilvēkiem eksperimentiem un tādām lietām. Tā kā, ja tu tas interesē, tad tur būs cilvēki, ar kuriem par to varēs parunāt. Jā, es tev arī gribēju uzdot jautājumus dažus. Vai jūs, vairāk par tevi un nevis par to informāciju, bet vai jūs sevi uzskatītu par tādu slavenu cilvēku, vai jūs vienkārši uzskatītu sevi kā, tādu average personu, kaut kādu? Vai jūs sevi uzskatāt par normālu? Es esmu normāls, diezgan average un arī slavens vienlaicīgi. Tā. Jā. Es neesmu tā kā, tas vārds tā slavenība ir tas, ka es neesmu kaut kāds tur, es nezinu, kurš tur
Man ir īstenībā, man vispār esmu diezgan slavens tādā ziņā, ja man ir paparacī uz katru stūri, tad esmu diezgan slavens, jā. Tā kā, jā, esmu ļoti slavens, jā. Pietiekams slavens. Es esmu vispār superstārs, tā kā, ja man uz katru stūri tā kā cilvēku fotografē, tad esmu vienkārši superzvaigzne. Jā. Vai tev būtu kaut kāds cits vārds, kā es tev varētu saukt, kas nav LV Mog? Mārcis. Vai tev patīk saukt Māris? Vai Mārcis? Mārcis, man sauc Mārcis. Mārcis. Man var saukt par Mārci manā vārdā. Bet arī var saukt par Moģi. Tā kā var teikt arī Moģis un tā. Jā. Nu, tā kā. Parasti Discordā cilvēki vienkārši izmanto vārdu tā kā Moģis un tā. Kad es runāju cilvēkiem dzīvē, viņi man sauc par Mārci. Un tā. Jā, es parādīju dažiem saviem draugiem jūsu video, un viņi teica, ka viņi izskatās drusciņ tādu šizofrēniski. Vai jūs sevi uzskatāt par kādā veidā mentāli slimu vai aizskārtu? Es sevi uzskatu par šizoaktīvistu. Es ļoti labi saprotu, ar ko es nodarbojos, un es to definēju kā šizoaktīvismu, tāpēc, ka ir šajā situācijā, kurā esmu iekšā, man ir vairāk ceļi, kā es varu risināt kaut kādā veidā šo situāciju. Un esmu saskatījis to, ka Latvijā man visizdevīgāk un izdevīgāk arī visiem citiem cilvēkiem, tā kā visai tautai, visai Latvijai, visai nācijai, ir, ja es sevi nostādīšu tādā kā šizoaktīvista pozīcijā, ka es nodarbojos ar šizoaktīvismu, bet es pats neesmu šizofreniķis. Es ļoti iespējams esmu krutākā pozīcijā nekā tas Gails Pediņš, ģenerāls Strīpiņš un visi tie pārējie pederasti, kas skraida no pakaļ kādam doktoram Petušaram. Tā kā man liekas, ka šizoaktīvisms ir viena no krutākajām lietām, ar ko tu vari mūsdienās šajās dienās Latvijā nodarboties. Jā, un tas ir, bet, nu labi. Okay. Jā, es vienkārši tik pārsteidzu, ka jūs esat gatavs tik ļoti izvērst visu apstāju, izskaidrot. Es vienkārši šodien jau sāku ar aliņiem, es vienkārši visu dienu sēžu telefonā, es taisu jaunas vidīgus, es Discordā tur čatoju ar cilvēkiem, un tad pirms tam es vēl vienu interviju tikko ierunāju. Tagad vēl viens stāsts. Man ir diezgan tāda relaksēta diena šodien, kas vienkārši guļu gultā un runāju ar visiem cilvēkiem pēc kārtas, tā kā tas ir pilnīgi chill. Jā, un vai jums ir kaut kādas tā kā aizdomas, ka šī pedofila varbūt mūsu valsti var ietekmēt, piemēram, valdību un tā? Viņi to ir darījuši vairākus gadus, bet viņiem ir tā kā viss izslīdēs, tas viss ārā no pirkstiem. Viņi kādreiz to varbūt varēja kontrolēt, bet viņi tagad ir pazaudējuši pilnībā kontroli par situāciju. Un mēs esam tā kā ļoti, ļoti tā kā izdevīgā tādā pozīcijā, ka mēs tos kropļus varam spārdīt, dauzīt, tos visus tās ķūsenes, tos visus štrīpiņus, visus tos pederastus kasparus mēs varam vienkārši no tiem bunkuriem izvilkt ārā un viņiem izdauzīt ārā pilnīgi visas zobus. Un tā kā šis ir izdevīgs tā kā brīdis, lai vienkārši atbrīvotos no tiem Latvijas tiem pedofīliem, kas vienkārši visus šos gadus čakarējuši tikai mūsu tautu. Jā, un es arī gribēju jums paprasīt, vai jums ir bijušas kaut kādas, piemēram, nepatikšanas ar policiju vai kaut kas tāds? Ar policiju man ir labs attiecis. Tur ir jādomā. Es pats esmu no policijas bijis kādreiz, bet man ir grūti komentēt, jo tur jau arī ir kaut kādi kukuļi un tā tālāk. Es tā kā attiecības ar policiju šodien nekomentēšu, jo viņiem arī tur beigās pārto par kaut kādu apkalpojošo personālu un tā tālāk. Bet, es šobrīd attiecības ar policiju nekomentēšu. Bet es šobrīd nestrādāju policijā. Es esmu kādreiz strādājis drošības policijā, drošības dienestā. Man ir bijusi pieredze gandrīz 10 gadus, varbūt 11 gadus, bet es nesaņēmu algu jau kādus 4 gadus no drošības dienesta. Tā kā attiecības ar policiju man tāds profesionāls nav. Varbūt esmu viņu redzeslokā, kur viņi visu laiku tā kā man cenšas
sakontaktēt, kaut ko noskaidrot, bet es sēžu pie datora, dzeru aliņus un runājos vienkārši ar cilvēkiem Discordos un tā tālāk, un no tā. Tā kā. Neizklausās baigas slikti. Jā, bet braukšu uz Angliju, redz, ka Latvijā tas neiet uz priekšu. Tā kā šis jau ir peak performance, tā kā šis moments, kas vienkārši guļu ar štajā gultā, dzer pivu un es runāju ar tevi, tas ir palielam viens no augstākiem līmeņiem, ko es Latvijā vispār varu sasniegt ar šo visu. Tā kā šis ir jau maksimālais levels jau. Man ir jau, jūs triktīgi man iespaidojuši, jo es skatos jūsu video jau dažus mēnešus un šodien vairāk kā kaut kādu stundu vienkārši skatījos jūsu vecākos vidīgus tik, tā kā YouTube adresini. Vienkārši, lai saprastu, kāda veida cilvēks jūs būtu. Jā, tu jau saki, var teikt tu, jo esmu pilnīgi parasts čals arī. Es neesmu kaut kāds es sev nepārstāvu kaut kādu tiesnesi, ja, kuram tu nevari uzrakstīt ēpastu, tā kā pīsies nāhuj suka, bļaļ, un pēc tam tas tiesnesis tev tagad kaut kādu pantu pretī sūt, kad tu esi aizskārs svarīgu valsts amatpersonu, ja, kaut kādu gaili, kaut kādu pederastu, ja. Nu, tā kā man tas vispār nav, es esmu pilnīgi pret šito visu, tā kā es esmu tikai par to, lai cilvēki dzīvotu patstāvīgas dzīves, viņi būtu brīvi, pēc iespējas brīvāki. Nu tā. Jā, tu pats Rīgā dzīvo, ja? Rīgā, jā. Es ļoti drīz pārcelšos uz Angliju. Forši. Jā, tā. Tev kaut kāds paziņas tur ir, pie kurām tu varbūt? Man tur ģimene dzīvo. Un arī paziņas arī, jā. Tur ir no Rīgas es? Forši. Jā, no Rīgas. Es Zviedrijā kādu laiku dzīvoju pirms šitā. Nice. Pirms kā? Es kaut kur līdz kaut kādam 20. gadam, 22. Es pareizi dzīvoju Zviedrijā, tad pārvācos te. Jā. Uz Latviju. Kā Zviedrijā? Zviedrijā labāk, sudīgāk? Nu, tur ir ok. Tur vienīgi pilns ar musulmaņiem, tas man drusku nepatīk. Nu, Anglijā pilsētā, kurā es dzīvoju, arī bija daudz musulmaņu, bet tur tā sistēma tāda, ka tur viss ir, tāda bosi, tā kā hei boss, visi vienkārši priekšnieki. Visi ir vienā tādā saimniecībā, kas, bet, tur arī ahuēn, tur visi arī dzīvo kā cilvēki. Šeit Latvijā sajūt, ka vienkārši skraida kaut kāda vienkārši pēdiņa kaut kāda, kas vienkārši piesedz kaut kādu pedofilu kantori, nu tā. Jā. Tāds vibes. Tu pats, piemēram, ticīgs esi kaut kādā veidā. Ticīgs? Vai esmu reliģijos? Vai ticu Dievam? Jā. Man kādreiz simpatizēja pagānisms, bet tad kaut kādā ziņā es kaut kādā mutantiskā veidā esmu pievērsies kristietībai, bet vai tagad, es varu parunāt arī par Dievu, tā kā, ja man jautā, vai Dievs eksistē, kā es saprotu Dievu, tad es varu atrast kaut kādas atbildes un par to papļāpāt, bet es kādreiz par to runāju vairāk, tā kā, kad es pirmo reizi atradu Dievu, ka es sapratu, kas ir Dievs, tad man bija kaut 25 gadi, tad es par Dievu runāju vairāk, tagad es par Dievu runāju retāk. Jā. Ok. Jā. Man ir baigi daudz vairāk jautājumu tev nebūtu. Krūti, jā, paldies par sarunu, bija diezgan grūti. Es gan uztaisīšu Viģiku, man patīk tas bija podcasts arī, pirms tam Čāli runāju, bet Čāls arī bija, viņš pagās aizgāja kā krosiņu skriet, un tā. Jā, tu liksi TikTokā? Es likšu laikam YouTube'ā, tās, kad TikTokā laikam ir maksimums kaut kāds 10 minūtes var likt. Ja tu gribi, es varu tev ietegot kaut kā? Es nevaru man ietegot, tu man vienkārši linku atsūtīt, varbūt, ne? Es varu atsūtīt, es atsūtīšu vienkārši linku, jā. Bet tagad nevajag likt, ja? Kaut kādu tavu nickname uz kaut kādu TikTok kontu vai ko? Nevajag. Ok, cool. Labi. Jā. Bija forši tev parunāt. Jā, paldies par sarunu. Tad jau es vēl došu updates par Latvijas
sistēmas nelietībām un visu pārējo huņu. Un Jā. taisīšu podkāstu, taisīšu video, un tad jau. Tu teici, ka jums tā kā Redditā ir kaut kāds servers vai Jā. To varbūt arī Es to arī atsūtīšu, jā. Tas ir ok, draudziņi dauni. Man šorīt pašam tur ir bans pagaidām, tāpēc, ka tur ir kaut kādi idioti ir ievākušies iekšā. Esmu pārgājis šobrīd uz Lietuvas serveru, bet drīz tajā Latvijas versijā man arī atbanos, tāpēc, ka tie idioti nesaprot, piemēram, Lietuvā viņi tur runā tieši par šo šizofrēniju, par tiem signāliem, par to visu sistēmas pieslēgumiem un tā, bet Latvijā viņi drīzāk atbalsta šo biznesu, jā, Latvijā viņi grib tagad atbalstīt šo cilvēku tirdzniecību, human trafficking, pedofīliju un visas pārējās lietas, ko tas slimais kroplis Petušs un visi tie priekšnieki atbalsta, ja, ko viņi pieņēmuši par normu. Nu tā. Jā. Nu tā kaut kā. Labi. Tad tu esi Niks, ja? Jā. Ok, Nik, tad jau mēs varam vēl kādreiz sazvanīties, uzsīt kādu vēl interviju un papļāpāt par kaut ko. Mēs šodien vienkārši esam tādā arī skrējienā. Tā brītīgi ražoja kontentu, tad mēs varbūt kādā vakarā, kad tu dzer? Protams. Nu mēs tad varētu kādā vakarā sazvanīties un iedzert kaut kādu alkoholu un tad papļāpāt kaut kādā... Jā, kādā garākā, kādā stundas gara interviju vienkārši pālī uztaisīs. No tā. Tad, jā, ok, sārunās. Labi, Nika, davai, jau sazinās. Jā, labi, čau. Labi, čau, līdz vēlākam.